Sākšu ar lielu paldies par šīm nodarbībām. Ieguvēji noteikti es esmu. Jūtos ļoti lielu ieguvēju. Es uzmetu 21 iemeslu un kas man mainījies un ko es iemācījusies esmu un kas man tā visvairāk. Es kā no sākuma domāju, ka jā, vajadzētu uzrakstīt, bet cik tad es varēšu uzrakstīt? Es domāju, vai tad būs 5, vai 10. Bet tad tu sāc rakstīt, un tad tu domā, vai vispār var apstāties, lai to visu sarakstītu. Tātad pirmais būs komplimentu teikšana, cik viegli ir tos teikt. Jo mēs taču visu viņus zinām, bet ļoti maz mēs viņus izmantojam. Tāpat arī saņemšana. Cik viegli ir pieņemt un pateikt paldies, nevis es jau tāda neesmu. Smieties no sirds, pareizi domāt. Vibrācija nozīmes, kas ir ļoti svarīgas. Ko darīt ar sliktām domām? Tas ir, tā man šķiet ir vislielākā bomba. Ko darīt ar sliktām domām? Mēs nemaz nevarējām iedomāties, cik daudz to slikto domu ir. Bet man kā pozitīvs, super pozitīvam cilvēkam. Ko darīt ar labām domām? Arī tas ir jāmāk. Pateicība. Tā ir vajadzīga. Pārliecība un ticība sev. Atrada sev mērķi, pat vairākus. Pārvarēt sevi pat tad, kad ir bail. Tas arī ir ļoti interesanti. Ar to joprojām ir interesanti, bet, jā. Ieklausīties sevī ļoti svarīgi. Saprast sevi. Esi pats savas dzīves veidotājs. Un gal galā, kā atbrīvot laiku sev. Izrādās, ka viņš ir daudz vairāk, nekā mēs domājam. Tā kā kursus es iesaku, varu pareklamēt. Priekš manis tas bija super, un mentorai ļoti liels paldies.